Sveiciens visiem no premiumoptics.lv. Šajā video mēs parādīsim, kā piešaut pulsāru Thermion XL60. Īstenībā visiem Thermioniem, arī tāpatām iepriekš Digeksiem, ļoti līdzīga piešaušana. Ja tu domā par pulsāru un tev vajag pulsāru, tu zini, kur to iegādāties pie premiumoptics.lv, jo mūsu gadījumā mēs jau palīdzēsim uzlikt uz kronšķēniem, piešaut un savadīt arī balistiskos datus. Nu, ko mēs darām? Kā vienmēr mēs izņemam ārā aizslēgu un tad skatāmies, ko tad mēs redzam caur stobru. Un ja vēl viens nebūtu uzlicis artilērista gumiju, kas jāpiespiež ir, ja? Ka tad es esmu kaut kur, es teikšu 35 cm, 40, 35. 35, lai tā būtu augstums, izskatās ļoti labi. Mēs ejam iekšā izvēlē, aizejam līdz tīkls un nulles iestatīšana, tātad 100 metri mums ir uzlikt, un tātad ejam un tad skatāmies. Tātad mums interesē pa labi virziens, ja? Un tātad es teicu, ka 35 centimetri pa labi man ir trāpījums. Tātad velkam mēs 35 centimetrus kaut kur aptuveni pa labi, 35,13. Augstumu es neaiztikšu, tāpēc, kad neesmu pārliecināts, vai tur droši vien kaut kas ir, korekcija nepieciešama, bet, lai tad paliek šāda te mums piešaušana. Piespiežam, pieturam, un viss mums ir saglabājies. Lūk, un tad ejam ārā no izvēles, liekam ausis, liekam aizslēgu, un 100 metros izšaujam. Liekam iekšā naglu. Un tad mēģinam trāpīt. 1,5 cm pa labi, 2 cm uz leju. Ejam iekšā izvēlē. Tātad kaplītes ar krustiņu piešaušana, 100 metri, regulēšana. Tad mums vajadzēs mainīt palielinājumu, un es teikšu, ka tas ir 10, jo viens klikšķis ir 1,6 cm. Tas nozīmē, ka uz 10 mums būs 0,4. Tātad liekam mēs 10 palielinājumu. Mums vajag 3,6, tagad ir 3,7 ar pusi. Tātad 37 ar pusi. Trāpījums ir 2,5 uz leju. Uz leju, ja? Tad jums jāiet mīnusā uz leju 2,5. Jā, interesanti ir tas, ka tagad pulsārs rāda, tu ej uz leju, bet viņš rāda pozitīvus skaitļus. Vienmēr ir bijis mīnus Y. Tā kā pulsāra programmētājs sveiciens jums, kā saka, ātrumkloķim 1, 2, 3, 4 ir pareizā secība, 1 un 5 un tad 3 varbūt ne ļoti, bet pie visa ar laiku pierod. Tā, un tad es piespiežu pieturu un saglabāju, piespiežu pieturu un saglabāju. Tā, lūk, un tad mēģinam. Un kā tev šķiet, kādu termo vai digitālo ierīci vajag tev? Varbūt tev vajag kaut ko no pulsāra, varbūt kaut ko no Temtek, varbūt tas ir Hikmikro vai vecais labais Pard. Lai to uzzinātu, sazinies ar premiumoptics.lv, mēs tev palīdzēsim izvēlēties, uzlikt uz ieroča, piešaut, ievadīt balistiskos datus, un vakarā tu vari doties uz medībām. Bet tagad gan atpakaļ pie video. Trāpīt centrā. Es teiktu, centrs ir ideāls, centimetrs pa augstu. Jā, bet ja tā godīgi saulīte mums ir aizgājusi jau kaut kur aiz mākoņiem, mēs nešaujam uz foliju, mēs šaujam uz printētas lapas, kur ir melns krusts vienkārši uzprintēts. Es domāju, ka tu nav kur piesieties. Es teiktu, ka mušai trāpītu. Jā. Tad bonusiņam izšājam pa tiem 300 metriem, pa to lielo nikno. 3, 2, 1, aiziet, var. Jā. Un centriņš. Es pilnīgi redzēju, kā noputēju. Ko es varu pateikt par pulsāru? Es kā
Sāku medīt ar pulsāru, ļoti daudz lietoju. Bišķi man mulsina tā jaunā korekcija, jūs redzēsiet tajā video klipā, nezinu, kāpēc viņi parāda tur sākotnējo nulli, regulējumo nulli, tā, kad tu veic korekciju, tajā iesaldēšanas režīmā viņš pārlec uz to, un tas viss baigi mulsina. Man patika, kad skolā 7. klasē mācīja X, Y koordinātes pa labi, pa kreisi, tu atceries, kā tev ir, te vieglāk arī pierakstīt uz lapas un skatīties pierakstos. Tas ir tāds mans ieteikums, bet, citiem ražotājiem mēs vēl trakākas konstrukcijas esam redzējuši, tā kā viss kārtībā, pulsārs iet, trāpīt var ļoti precīzi. Un, protams, ja tu gribi, lai tavs pulsārs tik veiksmīgi strādā kā mūsējais, tad iegādājies tev no premiumoptics.lv un mēs parūpēsimies par piešaušanu, precīzu balstisko aprēķinu un ideālo trāpījumu 300 metros, kas zina, varbūt arī tālāk.